man jānodod noskaņa. Vienkārši noskaņa. Vienkārši noskaņa, kas šeit valda. Nekā īpaša. Desperado. Kaut kas pamests un kaut kas majestātisks. Pat šie sakautušie kaktusi, kur sajaucās trūdu smarža ar puķēm. Tāda ir dzīve. Šeit ir trūdi un puķu smaržas. Šeit ir noskaņa, ka tu esi kaut kur pa īstam. Pa īstam dzīvēm. Jā, varbūt tāpēc, kad vieta, no kuras es patreiz runāju, vienkārši pārnes mani Meksikā. Bet ne tanī Meksikā, kas varbūt šobrīd Meksikā valda, kur visi ēd hamburgerus un dzer Coca-Colu, kur ir resni pārbaroti cilvēki no amerikāņu pārtikas, un kur cilvēki pieraduši būt bailīgi 2 gadus nesājot uz sejas maskas. Es runāju par to Meksiku, kas ir desperados, brīvības gars. Un šeit, šai vietā, kaut kas no tā uzvilnīja. Iespējams, šeit ir dzīvojuši brīvi cilvēki. Bet aizgājuši prom no šīs vietas kaut kur, kur ir labāk, jautrāk, kur enerģija tā nespiež. Jūs saprotiet, tur, kur nespiež enerģija, kas liek tev dzīvot, riskēt, darīt. Varbūt šinīs te telpās, šeit, šinīs telpās. Tik spēlēta liktenes spēle, šinī pamestajā mājā ar dakstiņu jumtu, kur ir pilnīgs absolūts desperados. Varbūt šeit stāvēs mani draugi un skatīsies, kā tur pār tiem kalniem klājas mākoņu migla. Ostīs šīs te vērmeles viņām, ziniet, kāda smarža ir. Un ziniet, šie sausie kaktusi, kad viņus rauj uguns, kuram šos te sausos kaktusus, viņi ļoti sāpīgi iedzeļ pirkstos, ja trāpa uz adatu, jo viņos iekšā ir tāda trūdu esence, tanīs adatās ir, uzreiz paliek piemiņai, ja trāpa. Un šeit ir tāds melns akmens, ko mēs noteikti paņemsim līdzi. Sazemējuma akmens, melns, pamatīgs. Es gribu jums no šīs vietas nodot sazemējumu ar piedzīvojumu garu. Kaut kādā veidā viņš ir šī pasaulē, viņš cauraus šo pasauli. Es parādīšu, kā viņš cauraus šo pasauli. Šis te piedzīvojumu gars. Redziet, kad kaktusi nomirst un sakalst, viņos paliek šādas stīgas. Tas ir tas gars, kas caurauž pasauli. Spēka līnijas. Cilvēki dzīvo, nomirst, bet spēka līnijas paliek un piedzimst jauni. Un ir cilvēki, kas šīm spēka līnijām pieslēdzas un sajūt dzīves smaržu. Lūk, šo te desperados. Un ir cilvēki, kas var nodzīvot visu dzīvi un pat nenojaust, ka šādas līnijas pastāv. Es jums ziniet, ko novēlu? Es jums novēlu nojautumu. Saprotiet, nojautumu. Vēlos nodot šo te nojautumu. Hasta luego, amigos.